Viņš jau domāja, ka ir vēzats. Kritus Ritīts. Tāpēc viņš nepaspēja, ko izdarīt. Kāpēc Nē, nenosvāpa robāņu spējas. Viņš teica. Ārlī! Tātad tie cilvēki, kas ir smuks mēģis tā betona, tāds klājums, kas ir pāri malē, tas ir paši atbildīgi, jo ir bijis gadīgi, ka arī uz tam betonam aizvada mašīnu. Mēģināsim visu kā skaisti norganizēt, un nav vienam nekāds gadījums un negadījums. Tātad sāksim ar trēniņiem. Visi trīs braucēji var doties krastā. Mēs ar viņu tiksimies kopīgās ieslielā. Tā diezgan sūdīgi, ja mums ar hidraulika šaubos, ka viņš tā vienkārši pārāk. Domā? Vēl neties atliekums, izrādījums braucējiem. Nē, ir. Dabūt trēniņus un... Nesanāks. Izcelt. Bet redz, pagriezt viņš nevar. Pavilkt viņš tā jau uz to stāvni. Vēl dārā. Mēs ir ūdens aizpēc. Ārlī eļas pudela. Redzi, kur tecēja ūdens tagad? Gaisa filtrs pie. Tur tagad tā kā ārā. Otrā pusē, ne? Nā, abās pusē. Man liekas, ka jā. Vēl tālāk aizpildē. Kāds man varbūt pa galvu tikko. Domā? Jā. Viņu aizlidoja viss tas tur. Rāmē cilpu, kaut viņam aiz jumta. Ar priekšu piebraukt aiz jumta pieķētājs un cels. Domā, viņš pacelt? Priekšu pusotru jācelt. Tikai priekšu un tālāk. Priekšu jau pacelt un tālāk. Nē, es jau nav priekšā kausa. Nā. Man liekas, ka tu kādu pagāju. Mēs nekādu 2-3 tonus jācelt. Nā.